3, 2, kur jāskatās? Nekad tur. Sveicināti skatītāji. Šoreiz ne streamā. Jānis netika labi video. Okay. Tieši tā. Pār caur Reikšķiem uz mums ir viese. Eksperti caur Reikšķiem uz un dalībnieci. Kā tevi sauc? Labdien. Mani sauc Labdien. Mani sauc Ksenija. Jā, un tu esi 7. sezonas dalībniece caur Reikšķiem uz. Jā. Varētu teikt, ka esi viena no kolorītākajām dalībniecēm. Pati kolorītākā. Jā, Ksenija ir TikToks rekurs šeit. Jūs varat uzreiz Šeit vietas arī skatīties. Instagrams. Jā. Tā kā spiediet like šim video un neiet uz skatīties viņas kanālu. Ja šis video saņems 222 laikus, tad komentētājs saņems dāvanu no Netik labi lauka darbu galda spēli. Tā kā aktīvi komentēt un laikojat, un varbūt kāds no jums pie kaut kā tiks. Un, nezinu. Pie kājiņas, piemēram, šitādi. Jā, nu ko, mums ciemos ir Ksenija. Forši, ka tu atbrauci. Jā, un, paldies nezinu, par mēs- uzaicinājumu. Jā, mēs šodien skatīsimies 6. sēriju. Ja jūs gribat redzēt pilno 6. sēriju, skatieties to TET Plus platformā savā ērtā laikā. Un jaunākās caur Reikšķiem uz sērijas skatieties 360 TV 21.15. Dara tā. Dara tā. Ceturtdienās. 1188 play, ko jūs nereklamējat? Jā, un tur arī pieejams mūsu sērijas, ko mēs Jā, skatāmies tas 188 play. Jūsu sērijas un arī mūsu sērijas. Arī. Epizodes jā. mīļākās. Tur ievadīt meklētājā. Netik labi un caur Reikšķiem uz plus. Tieši Vienās Jā. mīlestībām! Agrākajos senajos laikos tādu uz sienām zīmēja. Jā, bet šeit mēs paskatīsimies tieši to, kā tur jums gāja tie Liepājas cietumā. Aha. Un pirms tam- Dievs. Tas ir, zini, to tā es jau iepriekš pateikšu, ka tur tagad ir pasaulē slavenākais mems, ko es pateicu cietumā tam tur. Jā. Priekšniekam. Bet pirms tam ātrais ieskats jūsu pusdienās. Okay. Kemperi dāmas atvizinājuši uz Karostas cietumu. Dalībnieces vēl nenojauš, kas viņas gaida, jo dienas plānā šķietami nevainīgas vakariņas. Cenīt, tu esi ieslodzījusi sevi ar vienu fantastisku lielu telefonu atkarību. Tu bez telefona nesmaidi, nefunkcionē. Ja tev atņemtu tagad telefonu, es domāju, ka tev 2 dienu laikā būtu medicīniskā palīdzība. Wow! Ko tev 2 dienu laikā vajadzētu medicīnisko palīdzību, ja tev nebūtu telefons? Es biju uzvilkusies par to telefonu. Viņi visu laiku mēģināja man norādīja, gribēja man viņu atņemt. Kā tev liekas, varbūt citām meitenēm, kurām atkarība ir no cigaretēm, vajadzētu cigaretes atņemt? Tas ir laba doma, Matei, jā. Nebija iedomājusies, bet tā ir, jā, īstenībā. Bet reāli. Nu, tā kā dūmināk pasīvam pīpētājiem, tad neviens, jā, neko nesaka. Jā. Tur vienkārši Var teikt, ka Bukums arī pīpē. Bukums arī pīpē. Jā, viņš pīpē. Un es vēl vairāk pateikšu Šadram, ka viņš ir atkarīgs no telefona. Jā, vispār. Es vispār viņas nefilmēju, godīgi. Es selfija modē kā tagad, Nu, jā, jā. mēs te filmējamies, bet Tieši viņas tā. visu laiku, viņam kā sarkana lupa tā būlim, mans telefons bija. Nu, Klausies, vienkārši Senī, es varu tev paprasīt, tu vari parādīt, cik tev galerijā daudz ir video un bildes kopā, nu, cipars. Jā. Viņai tikai 1900 tikai. Tikai? Ko tu nopietni? tas ir Vispār- maz. Jā, reku man 22,000 bildes un video. Redzēji, ka tev tur problēmas, jā, kaut kāds apnarūžana. Optimizācija. Visam Viņa saka, cauri. taisa telefonam optimizāciju. Jebkurā gadījumā izrādās, viņa nav nemaz tur tik daudz nekas. Tā kā viņa nav nemaz tik atkarīga. Labi, skatāmies tālāk, kas notiks. Tad tu esi atkarīgais. Es tik laipni iedodu lūdzu man savu telefonu. Es tāpēc savu viņu atdošu. Kas man būs no tā? Ja es neiedošu, ko es tagad izdarīšu? Ļoti žēl, ka tev tas liekas, ka tas viss ir humora pārpilns un ka tu ļoti jautri runājies. Tas tā nav. Ksenija. Galīgi nav. Mēs sen jau mēģinājām ar viņu komunicēt, un tā visa komunikācija notiek caur telefonu. Viņa nemāk dzīvot. Vienkārši tāds. Ksenija, vari lūdzu atslēgt šo un pateikt, kur tev galerijas var atrast? Laisk Man viņam vienkārši- jāpārbauda visas tavas bildes. Es viņam vienkārši skaužu, ka Ksenija ir jautra, viņam nav jautra. Nu, ko man komentēt par šito? Pilnīgs Pasaki, bullshit, kā tu Nē, nu, jūties, ko ka man- tev nu- atņēma telefonu? Nu, es jūtos, slikti es jūtos, Vai kā ne? es arī. It kā Tur tu nebija atņem. tāds sajūta, ka tu būtu bērns tur. Jā, bija tāda sajūta. Un tad argumentēja to, ka tas nav tik smieklīgi, ka tev ir jautri, ka tu ar telefonu esi. Es nesaprotu to. Šeit ērkšķi nav priekš smiekliem. Priekš smiekliem ir ne tik labi video par ērkšķiem. Jā, Bet bet ērkšķi prikals, nav. zini, kāds bija, ka mums no sākuma pateica, ka izbaudām, esam jautras, foršas, Jā. pozitīvas. Un, zini, kā vienā ausī ielidoja, otrā izlidoja. Viņi paši aizmirst, ka viņi to pateica. Jā, es gan šito atcerējos. Atdodiet telefonu.
Atdodiet telefonu. Jā, nu tas ir. Nezinu, šis izstāst kā bumba ar laika deglu. Tev bija lomkas? Nu, jā, man Ir vienu video iepostot, nu. Tieši kā Matejs teica, ja cigaretes atņemtu meitenēm, tad tur arī droši vien. Jo viņas visu laiku stājās kaut kur, iebraucam veikalā, visu laiku prasīja, man cigas vajag. Nu, Ksenija jau roka tā jau tā kā ceļās, tā kā lai filmētu. Viņam vienkārši apkārt vienkārši koks sāk spaidīt, lai kā play. Kā pagriezt ekrānu uz Kā kokā var pagriezt ekrānu, lai es redzu sevi? Nu, jā, es daudz piefilmēju. Ksenija, tā kā mēs zinām, ka tev sociālai tīkli ir ļoti svarīgi, mēs tā esam sagatavojuši dāvanu, lai tu varētu uz brīdi vismaz nedaudz atslēgties no sociālajiem tīkliem. Un tā dāvana ir kā, nu, protams, pateicība, ka tu atbrauc un atrad laiku. Vai, paldies! Jā, lūdzu. Dēliņ, mans mīļais! Vai! Pirmkārt, šitās te forša Ziemassvētku maisiņš, tu varēsi pārdāvināt kādam citam tādu maisiņu. Un otrkārt, emojis pilventiņš, lai tu vari sapņot par sociālajiem tīkliem. Paldies, cik jauki. Paldies, es tieši šodien vilcienā braukšu. Paldies. Lūdzu. Paldies. Parādi vēl. Jēj. Jā, tas tā. Tā, lai tu vari smieties arī guļot. Tas tā, lai, ja tev ir jautri, tu tikai pasties šeit, un tā kā tev, nu, kādam vēl ir jautri. Paldies, tik mīļi. Nav vientulībā Es noteikti izmantošu. Man pat patostīt. Nē. Nu, labi. Tu netostīji? Nu, labi, patostīji. Es gribētu. Ko? Es jau tādu gribētu. Es arī. Labi, stilīgi. Kas būs un ēdos? Un ko tu to panāks? Un ko tu tagad panāks? Kas tas bija? Jauks, Ksenija. Es Ksenija. beidzot atbildēju visiem. Visiem heitriem. Jā, es parādīju. Parādīju tiem keksiem. Jūs vairāk nekad neņemat man telefonu keksiņu. Uz ko es esmu spējīga. Saplēst trauks. Bet man tur rakstīja uzreiz komentāros, ka es necienu ēdienu, es neieklausos citos un blā, 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 un ak, Dievs domā, cik garlaicīgi. Bet tu to darīji arī, lai šovam būtu interesanti vai vienkārši tāpat? Nē, man tas uznāca. Sanāk, man vajadzētu pielīmēt visus tos šķīvus. Jā, un tu jau zināji, ko tu aicini ciemos, varēja sagatavoties, pēc tev nav vēl? Reik, man ļoti patīk šitais Ksenijas video, kur Samanta var ielikt. Samanta, starp citu, mums montē video. Vieno. Jā, šāds Samantai. Forši, viņai bija karsti krētā, pareizi? Tā ir cita Samanta. Es nezinu Samantu. Tā Samanta. Jā, nu viņa nav nekur rādījusies. Es par meiteni fanoju karsti krētā par Samantu. Jā? Jā, es par skaistām meitenēm fanoju parasti. Bet man arī tā uzvarētāja patika. Terēze? Nē, Terēze nebija. Terēze Tverku dejoja. Evelīna? Evelīna? Tā Evelīna? Tā blondā? Blondā Evelīna? Es varu jums tā čaļi. Labi. Paldies Dievam, mēs tagad redzam viņas patieso es. Kseniju mēs redzam patiesu tagad. Nevajag kacināt. Paņems pārgriezis īktu būs redakšana pierēt. Pastāsti, Ksenija, kas notika? Šis telefonu man atņēmot. Nevis telefonu mēs tev atņēmām, bet tu man iedevi savu telefonu. Kas notika? Viņa aizmirst par to, ka viņa izdarīja, jo viņai bija tā, psihoze no tā, ka telefons nav. Nu jā, es arī esmu tikai cilvēks. Man dažreiz uznāk melnās dienas. Edzins izskatās vīlies. Nē, es gribēju, es teicu aptur, un tu neaptur. Par Ilzi? Jā. Es nedzirdēju, ka to teicu. Nevajag kacināt. Paņems pārgriezis īktu būs redakšana pierēt. Īstenībā es no sākuma biju domājusi, tur bija tādi, redzat, uz galdiem, viņi tādi akmens puķu poti, smagi. Man gribējās vienkārši paņemt un bukamam pa galvu iesist. Bet tad es padomāju par sekām. Tu pret vardarbību taču. Jā, bet tajā brīdī es biju reāli uzvilkusi. Tā nebūtu vardarbība, tā būtu atriebība. Sieviešu atriebība mēdz būt visļaunākā. Bet ko tu gribēji par Ilzi pateikt? Es vienkārši gribēju par Ilzi pateikt, ka viņai seja izskatās pēc cilvēka, kurš izspēlē spēli kava līdz galam. Kurš ir pabeidzis kava? Kava visu spēli. Izgājis. Kas ir spēle kava? 100%. Kava, tur ir tikai tāda izklaides spēle, kur kārša spēle, kur jāspēlē un paralēli dzer alkoholu. Tā ir tā spēle. Un viņi izstāsta pēc cilvēka, kur izgāja to spēli. 100% tur ir Labs. Jā, tas labs.
Jūs teicāt, kad dosiet. Mums viss beidzās, un jūs man telefonu nedavāt. Kad es gulēju, tad atdos. Mums nekas nav beidzies. Tu esi projektā caur ērkšķiem. Nē, tie noteikumi izdomāti uz gaisā. Vienkārši uz vietas. Uz vietas. Tas, kā bukumam gribās, tie ir noteikumi. Nē, nu, tu šovā līdz galam piedalies, tu esi projektā. Mums jauns noteikums, nedrīkst telefons izmantot. Bet nebija sajūta, ka tev bija jautrāk nekā pārējām, un tāpēc viņas to sāka uzbāzties par to, ka viņam, es arī gribētu, lai man dzīvē tik jautri iet, bet es nemāku. Nemāk tik komfortabli sev justies. Nu, jā, man arī daudzi sekotāji rakstā padalies, kur tu ņem to pozitīvismu, kāpēc tu esi, kā tu vari būt arī pēc šova, kā tu varēji būt tik pozitīva. Nu, es nezinu, mums arī šovs tur mācīja, ka mēs varam atļauties būt mēs paši, un arī sapratu par dzīvi, ka tā vieglāk dzīvot. Jā, es arī nesaprotu, caur reišiem mūsu dalībniec, viņas ir izgājušas caur diezgan trakām lietām. Un es nesaprotu to loģiku, uzbrukt citiem cilvēkiem. Ja tu pats esi izgājis sūdiem cauri un tu mētājies ar sūdiem, turpini mētāties ar sūdiem. Nu, tieši tā. Tu pavairo to slikto, kas ar tevi ir noticis. Tieši tā ir viena. Turpini to. Nevar atbildēt uz ļaunumu ar ļaunumu un vairot ļaunumu. Jā, bet tāpēc, jo viņas piedalās caur ērkšķiem uznevis, viņas ir absolvējušas. Bet ir bijuši arī labi komentāri, nevar, protams. Nē, man liekas, to esi pelnījis tikai vislabākos komentārus. Varbūt bišķiņ heita. Nedod piezemē. Jā, tā lai. Priekš mīmiem. Mēs skatāmies, kāds jums tur tālāk cietumā ir. Tev nav neko teikt? Ko teikt? Man, meitenēm. Ok. Bet šausmas, es tagad domāju, ko es esmu vispār izdarījusi. Muts aizveram ciet, smuki vienā taisnā kolonā. Nekur nav jāskrien. What the fuck? Viņš teica smuki. Smuki vienā kolonā, ok. Say no more. Say no more. Tāpēc, ka es nevaru izturēt, iet kā mūmijām, nerunāt klusumā, vienkārši nojūgties var, priekš kam tad mums ir dotas tādas dabas dotības, kā runāšana, sazināšanās, kā kājas, rokas, tieši tā, Matei. Jā, un forši, ka tagad skatītāji arī raksta, ka baigi smieklīgi īstenībā, pozitīvi. Man liekas ļoti smieklīgi. Smuka taisna ierinda, solis solī, pakausi. Viena uzvedās stulbi, pārējās jūs strādājat. Komanda, valstāk bija smaši, aiziet! Pēc komandas 1 mēs saliecām elkoņus, komanda 2 iztaisnojam. Es neko nedarīšu. Man ļoti patīk, cik... Es neko nedarīju. Mans mazais brālis arī tā uzvedās. Jā, tas ir forši. Man liekas, ka mums jāsaklabā sevi daudz kas no bērniem, jo bērni ir patiesi īsti, nekad nemelo, un viņi prot baudīt dzīvi, nevis kā pieaugušie. Es te nesen biju piekdienas, biju Rīgā, es biju šokā 11 no rīta, cik visi, nepamodušies, visi tādi, es jau no rīta, davai, tusējam. Kas tos enerģijas ģenerators? Man vakar arī prasīja streamā. Mitohondrija. Nav mitohondriju, vienkārši vīrieši sen nav bijis, labi joks. Joks. Man prieks, paldies, ka mani paaicināti, tiešām ļoti liels prieks. Nē, mēs ar viņu braucām, nevar stāstīt. Jūs ar Jāni braucāt? Ja jūs mani pasauksiet, pēc tam vēl kaut kad... Bijāt ar Jāni, jā? Nē, tur bija vēl viena meitene. Dubult randiņa. Triple randiņa. Triple randiņā ar Jāni tu iet. Jā, gangbangs. Jānis man piezvanīs, es tā jūtu pēc šitā te. Nē, bija. Piezvani Jāni, viņa ļoti grib. Nē, mēs godīgi braucām, viņam mute nevērās. Viņš visu laiku var, forši, kad ir tādi cilvēki, bet tik interesanti īstenībā. Es domāju, gan arī mums dzīvē būtu rītīgi interesanti parunāties ar Jāni, bet šitā šovu ietvaros mums daudz interesantāk viņu pasmieties. Viņš ļoti skarbs vadītājs. Viņš dzīvē tāds nav, viņš motivēja ļoti. Īstenībā aizkadrā, jā. Ļoti. Tad, kad likās, jo bija momenti, kad tiešām likās, ka visas mēs tur psihojām un gribējām padoties, bet tad ieradās Jānis, pateica kaut kādus savus tur burvju vārdus un labi, davai. Kur ļaski mašāski pateica? Viņš tur skaidroja. Mēs kustamies. Soļojam. 4. 5. klases bērni, kas ierodās uz šajien ekskursijā, dara to daudz labāk, daudz apzinīgāk un daudz atbildīgāk. Jums ir sieva?
muti aizver ciet. Čāls bišķi apdomāju, vai viņš ir sila vai nav. Es drīkst teikt? Nē, pagaisim darbā un man filmē. Šitas ir tas mems. Jā, tas pazīstamākais pasaulē. Man sūtīšu rullīšos. Šis te Trumps pat ir arī postojis. Jā. Kamerā skatu klusums. Un man tas atgādināja arī to, kā man mamma spīdzināja, iespundēja man istabā, nelaida uz toleti, iemeta saules maizes kukuli un vienu tejas krūzu uz nedēļu. Tu saņem papildus disciplināru sodu un tavu izliecienu, tev tikai dod papildus dienas klāt un papildus dienas klāt. Ko tu pateici? Skaists kājiņas. Nu, laikam. Nu, viņam bija skaists kājiņas. Kas vispār par tērpu? Viņš kaut kāds admirāls vai viņš... Viņš teica priekšnieks, sauc viņu par priekšnieku. Viņš priekšnieks? Admirāls priekšnieks. Cietumā. Nu jā, bet tā... Tāds tērps. Tā neģērbās cietums priekšnieku. Es viņam arī patiku. Mums apusēja mīlestība ar viņu bija. Jūs pēc tam normāli parunājāt ārpus kāda? Viņš man iespundēja karcerī, kā tu domā priekš kā? Pēc ko man tā gribas? Tas kā VIP numuriņš, jā? Jā. Tad, kad tu pavadīsi kamerā kopā ar 70 citiem cilvēkiem nakti, tev tā neliksies. Tātad vainīgie attiecīgi nonāk šajā kamerā, aiziet, dodamies iekšā. Tātad visbiežāk tie vīri, kuri ir nokaitinājuši gluži vienkārši to pašu sardzes maiņas priekšnieku, nonāk šeit. Aizver muti ciet, ej tālākajā stūrī, lai es tev gluži vienkārši... Es vienkārši gribētu komplimentu pateikt, ka pat karcera gaisma tev labi krīt. Bet īstenībā jā, arī operators ļoti labi šo te leņķi paņēmis, lai var redzēt to kontekstu, ka tu esi tikai iespiesta, ieslēgta. Tev patīk tie operatori? Protams. Drīkst teikt? Es nezinu. Aha, sanāk, tur kaut kas bija vairāk nekā vienkārši... Labi, es izstāstīšu visu, kad šovs beigsies. Visu, labi. Kā bija patiesībā. Aiziet, kusties! Visi, ārā. Pie sienas, skats sienā. Paliec. Ej. Nē, es baidos, man nekleptomānija, tā klaustrofobija. Man vienkārši operators. Jā, operators. Fakti. Pagaid, kāds? Nu, es nenoticēju no sākuma, ka mani tiešām uz tik ilgu laiku ieslēgs. Es domāju, ka tas ir joks, jo es visu uztveru. Es arī uztveru visu kā joku. Man nelikās, ka būs tiešām sēdēšu. Es tur ilgi sēdēju. Cik ilgi? Nu, kādu stundu. Ko? Nu, jā, viņi tur staigāja, ākstījās pēc tam, jā. Un viņas ākstījās pēc tam? Nu, jā, tur smējās par mani. Skaties, cik viņai jautri tur tajā karcerī. Apmeklējums no rīta, tolets apmeklējums vakarā. Tad, kad to Kseniju iespundēja tajā kamburī, es biju laimīga. Viņi varētu līdz rītam sēdēt. Operatori. Par operatoru Ines vispār nepadomāja. Jā, Ines tāda ļaunā. Ines, tāpēc, ka pati sēdēja cietumā 5 gadus, un man liekas, ka viņai nevis Ksenija karcerī orgasmu viņa dabūja, viņa saka, bet, ka viņa tur atradās, man liekas, tā ir viņas vispār, stihija mīļākā. Viņa visu laiku pati kičījās ar to, ka viņa tur sēdēja cietumā. Kā jūs tur stundu bijāt, jums tur nebija kaut ko toleti tajā karcerī, vai nezinu, tur dušas, vai nezinu? Karcerī? Jā, vai... pašā karcerī, nē. Internets nebija? Čurā. Solārijas. Jā, visas ekstras bija. Bufet vismaz Zviedru gals tur bija? Volts atbrauca. Mēs ar operatoru pārsēdē. Padodiet pa to mazo lodziņu. Jā, vispār bija beig par šī. Ļoti par šī joks. Man ļoti patīk vienkārši kā ar muguru, jau tā kā jau vispār pofik ķipa, bet din. Nu jā. Vajadzēja ritmā kaut kādā. Es tos, ka pieredze būtu ieslēgtā īstenībā. Vajadzēja ieskrieties un ar galvu. Atslēgties. Tev ir 2 ceļi no šajienes. Vai nu tu nonāc tulītās pat tuvējies policijas iecirknis, vai nu turpat zem karos spriedz un tur arī pārnakšņo. Kas tev dod tiesības daudzīties par durvīm? Kas tev dod vispār visu laiku runāt? Ak, Dievs, viņš tik dusmīgs. Cilvēktiesības. Bet īstenībā viņš tēlo, viņš man pēc tam tā rāds tā.
Jā. Vai satiek, Jā, protams. Satiekamies. Viņš gribēja, lai tu pārkāptu likums un noteikums. Bet var dzirdēt, ka viņš tēlo. Viņš nav tā kā labākais aktieris. Plus izstāst, viņš skaidrāk. Kurš cietums, tas priekšnieks ir skaidrāk. Varbūt viņš dzēra iepriekšējā naktī. Kas tev dod tiesības tā daudzies? Tā nesaka cietuma priekšnieki. Cietuma priekšnieki saka, tu tūlīt pie parāšas gulēt. Lai es, ka tajā cietumā, ja bija spoki, kad Ksenija palika pa nakti, viņi aizbēga prom visu spoku. Ksenija tik jautri un skari. Negribēju, lai nofilmē. Visu laiku runāt pāri visiem, ko? Ko tev aiztaisīja? Tev ir smagas mentālas problēmas, ar kurām tu pati netiec galā. Jo tu uzskati sev par pārāk par visiem citiem, tu uzskati sev pārāk par visiem tava šova dalībniekiem, pārāk par šīs te ēkas vēsturi. Kusties ārā. Ierindā nostāties pie pārējiem. Roleplay. Jā, roleplay. Tas arī viss. Iedomājies, mēs ģimenītē vienkārši šitā te pārģērbamies. Viņš priekšnieks, es cietumniece. Un tā jūs izklaidēties, jā. Jā. Viņš tev noliek pie sienas ar seju pret sienu. Tā, tūlīt, ja vēl kaut ko pateiksies, tevi tur. Un muti ir cieta. Ksenija atbrīvota, uz mirkli iestājusies paklausība un kā... 2 sekundes nevar. Vai Ksenijai vajag savu šovu un sauksies Ksenijas nedarbi? Jā, es tur viena pati šovā sēdēšu. Vienkārši par tevi. Nē, tevi jebkurā situācijā iemet un visiem jātiek galā. Vienkārši tev vadā pa kodām vietām, kodām izklaides parkiem vai kaut ko. Saimes ekskursija. Tās nav interesantas. Saimes ekskursija. Es biju pie parlamenta, kad es vēl sāku tikai tiktokus filmēt. Biju izķērusi pāris deputātus, aprunājos ar viņiem. Jā, bet viņi man uzreiz vārdu tajā batālijā ar deputātiem es zaudēju. Alīduku biju satikusi, zinat, jā, to? Es man tā gribēju. Kaut ko es viņam par zooparku pateicu. Viņš tik sadusmojās uzreiz. Man ar zooparku vairs nav nekāda sakara. Kāpēc? Jo man tā gribās. Izaicinājums turpinās cietuma pirmajā stāvā. Ikdiena viņi pavada studējot gan reglamentu, gan ar ļeņinismu, marksismu, komunismu saistītas literatūras, multiciem. Nav vēl laiks vakar toaletē. Bet es aizdomājos. Cilvēki iet, ka vajag pieredzi iegūt, bet tādas lietas kā aiziet pačurāt, jau vajadzētu. Kā tev liekas, tas ir pārāk tālu un neļaut pačurāt? Jā, tā kā ko viņi gaida, kad viņš čurās biksēs? Un tagad tā būs ne tikai mana problēma, tā būs viņa problēma. Jā, un tad pēc tam stāstīs, kā, es biju uz to Liepājas cietumu, tā kā baigi forši ekskursijas, piečurēju sev bikses. Jā, man nelaid uz toaletes, karts arī. Viņš gaņo pats pamperos. Īstenībā varētu būt šīs tas labs, jo čalis pirms darba uzvilka pampers un tagad blato. Jā. Nafalā valsa no cietumniekiem. Nav laiks toaletē vēl. Un pats tāds, zini, klusat, pauzīt. Jā, pagaidām vēl nav. Laiks toaletē. Varbūt tagad. Nē, jūs jau nokavējāt. Viņš mums pēc tam neuzrakstīs policijā iesniegumu par neslavas celšanu. Var, bet mēs... Kāda neslava? Tur taču tik nopietna ekskursija bija, jūs nesaprotat. Varbūt tev, mums nē. Tev noteikti var uzrakstīt. Ja kas tad ir? Tas vairāk, tu vairāk nirgājies pa viņu profesiju arī. Nē, kā viņš pret mani tā izpret viņu. Ko es viņam neko neizdarīju? Acis pret acis. Tā nevar pret meitenēm vardarbība. Jā. Emocionāla vardarbība. Pati galvenā tātad nodarbe ir toalets apmeklējuma laiks 9:30 vakarā, 6 no rīta, kā jau teicu, 2 reizes dienā. Ja tu nedzirdēji savas iedomības dēļ un nepārāk lielās attīstības dēļ... Viņš tikko tev nosauc par neattīstītu? Jā, iedomājies. Un pēc tam man skatās bērni, un viņi to tā uzķer. Pēc tam, kur bija par to atkarību, es gāju pakaļ bērniem uz skolu, jo man bērns mācās skolā apvienot ar dārziņu kopā. Man bērni no otrā stāva bļāva. Iebāz telefonu kabatā, noņem telefonu. Iedomājies,
kāds, tam visam ir tā kā, Šie spēks. bērni izklausās pēc tādiem alkašiem, kā Ines. Jā. Un viņš man apsaukā te par kaut kādu... Neattīstītu. Jā, un pēc tam... Tu vajadzēja kliegt pretī. Man vismaz ir telefons, un tev nav. Tu pat nevar apmaksāt internetu vai ko tādu. Duraks kaut kāds. Arī, un plus tev tomēr ir tu bakalaurs, ne? Gandrīz, jā. No, Nepabeigts. Nepabeigts bakalaurs? Es esmu tajā akadēmiskajā... Gadā? Tev ir akadēmiskais gads? Vēl vienu nebeidzot? Cik gadi tev ir akadēmiskais? Dzīves nepabeigtās augstākās izglītības. Jā, Labi, Ines, tu tur vēl nepalīdzēs. Ines tev viena aiznesīs visus gultas. Esam izdarījuši nākamšais stājumus. Mēs esam noguruši un Man liekas mīlīgi. Egija gan jau arī tur diezgan garlaicīgi bija. Egija arī ir izstāst pēc tāda cilvēka, kur nav pieradusi, kur viņa apskauj bieži. Viņa šokā. Jā, vai ne? Viņa kas tagad notiek? Man žņauz vai arī man tagad tūlīt atkal ko atņems. Kā domā, Egijai pie šī šova labāk kļuva vai sliktāk? Mēs nezinām, jo pēc pēdējām ziņām viņa vispār ir pazudusi. Ne tādā ziņā, ka viņa tur sākusi buhāt vai kaut ko tādu, ka nevar sazvanīt. Tas vēl trakāk. Varbūt aizbraukusi kaut kur uz sanatoriju. Jā, tas būtu pozitīvi. Vai ne, vienkārši uz Āfriku ceļojumā. Domāsim to labāko. Mēs netiksim uz Jā, pa īstam. Viss pa īstam. Tā arī tev tikai viena, kas atsainīja. Nē, es gribēju pateikt, ka Ksenija izstāsta, ka viņi tur kaķīšus nes ārā, nevis matracis. Pasties šito jauko, pasties, cik pūkains un mīksts. To var mājās ņemt. Jā, tev patīk matrači? Man patīk gulēt. Jā, es pati mājās guļu uz matrači. Man ir 2x180 laikam. Tik milzīgi? Jā, man nav karkas. Man patīk. Negribu karkas. Tāpēc, ka es bieži krītu ārā no gultas, tāpēc tādēļ esmu. Protams, kā es neiedomājos. Jā, tāpēc es vairs karkasu nelietoju. Loģiski, tu tagad skaidrs, kāpēc tu esi tāda piezemēta cilvēks. Jā. No karkas. Bet, ja tu ar mani gulētu, tu nedzirdētu nevienu skaņu, jo es nekrācu. Nepiržu. Tas arī bija joks, droši vien. Es nezinu. Droši vien tas bija joks, es nezinu. Mēs jau vakar runājām strīmā par to, ka, labi, neteikšu. Jūs pievienotos, ja mēs jūs uzaicinātu? Kādreiz noteikti. Es nāk, jūs strīmos runājat par piršanu un dibenu Nē, mēs par jums runājām vakar. Ka mēs piržam. Es gatavoju jūsu šodienas pasākumam, un man bija sapūties vēders. Jo es ēdu bietes ar zivi. Un man viņa teica, tak pirt, ko tu kautreiz droši. Sākam ar to, kā pālagu smuki uzklājam. Dvielīts mums smuks, taisns stūrs. Visi apsēžamies, aiziet, sēžamies nost. Sēžamies nost. Tu tinies ārā. Sēžamies nost. Ksenija uzreiz apgulās. Sēžamies nost. Kas tas tāds? Sajauc. Kā sēdēšana gulēšana? Pagad, ka tagad viss skaties, kā tu guldi? Viņš visu laiku, tā kā es kaut ko darīju, ne tā. Viņš sodīja meitenes. Iedomājies kāds? Tik stilīgi. Pasties, kā viņas sēž visas. Jā, bet Olga čīto. Aizguļu. Bet ir ieteikums no veselības organizācijas, ka šitā te gulēt ir visveselīgāk uz dēļiem, uz cietas virsmas. Mums jāpamēģina tavs dīvāns, kāds ir. Labi, kas tā par kādu spīdzinātāju veselības komiteju? Nē, mugurai. Spīdzinātāja veselības organizācija. Tad neiešu uz kaut kādā ekskursijā klausīties. Jā, Skaidrs, ko tu čāls izdomāja. Tad šitā te, man liekas, uzdās cilvēki, kas nezin, ko darīt. Es atkal... Pazūdi. Viņa jau no attāla. Ar trapku aizgāja, paņēma dvieli rokās, domāju, Mauks man tūlīt pa galvu. Kā tētis, zini, dusmīgi. Pazūdi. Tā bija kaut kas arī nes tajā šovā? Kā intīmā? Es nezinu, kā tu gribi. Nē. Viņi tur vispār visu laiku sēdēja telefonā spēlītas spēlē. Viņi arī telefonā visu laiku sēdēja. Jā. Tāda hipokrāta. Visu laiku ieņem priekšējo vietu pie šiem te šoferiem. Tur uzreiz aizmugurīt. Labāk par kaut ko papļāpātu, lai nebūtu garlaicīgi braukt. Jā, un sēž un spēlē. Viņa jau spēlē un pat nevar iziet to līmeni. Vienu līmeni visu šovu spēlē. Zini, ko viņa spēlēja? Viņa spēlēja tos
kristāliņi krāsaini. Tā populārā Candy Shop. Candy Shop. Candy Shop. Candy Shop tā arī bija 50 cents. Man liekas, taisīt to spēli. Jā, 50 cent games. Jā? 50 cent games. Man patīk 50 cent. Tad... No, 50 labs. Viņas augšā nepiecelsies, kamēr vien tu šeit stāvēsi. Nu labi, jā. Es izbaudīju visu, kas ar viņu šodien notika. Visu slikto, kas ar viņu notika, es to izbaudīju. Amen. Es gribu pie jums atpakaļ. Tā nav godīgi. Tas nav godīgi. Reāli tā kā kaut Harley Quinn uzvedēs. Zini, kas ir Harley Quinn? Čīsti, tas būtu tik labs. Kā es nezinu. Harley Quinn? Zini, kas ir cosplays? Cosplays. No pārķepšanās. No rollerplay. Rollerplay, es viņu nesaucu. Tev vajadzētu īstenībā taisīt Harley Quinn rollerplay. Mēs izdomājām konceptu priekš mana šova. Ļoti līdzīgi tev. Paldies, tas ir kompliments vai heits? Es to kā gribu. Tā kā tie, kas skatās, ja jums ir kāds, ko piedāvāt šovs, tad droši rakstiet. Visu sarunās. Edvīnam un Matejam. No sākuma, jā. Mēs tikko kļuvām par viņas aģentiem. Brīdi nāk mani noskrunāt. Kā jūs skatītāji būtu izdarījuši manā dzīvē? Ir reiz Ksenija. Ksenija, nevis. Es cik viņa krūta, ka viņu aizved uz cietumu un viņu izmeta no cietuma, lai viņu nelaiž cietumā, saprot? Viņu tur ārpus cietuma, jo pārāk nērti, pārāk traki. Viņi ir iekšā cietumā. Viņai labs jautājums, ko jūs skatītāji darīt viņas vietā? Protams, ka to pašu. Arī neieši izklaidētos. Nu jā. Klases ekskursijā biju un nezinu, es tagad, ja es vēlreiz tur iet, es noteikti uzvestos tā kā Ksenija. Paprasīt arī, vai viņi tagad visi jautās, ne? Vai kādreiz? Šīs ir kā tu uzsāk tradīciju, tagad visi priekšnieki. Jums ir sieva. Bet īstenībā viņam bija grēcens pirksts. Tā notupīja. Varbūt viņam vīrs ir. Varbūt viņš no citas valsts ir vispār no Latvijas. Tieši tā, varbūt tas ir robots. Var mākslīgais intelekts. Tieši tā. Vienādas malas. Es esmu Almas. Es nevaru pievilkt savējos. Vai tu gribi, lai tavu biedru tulītās pat apsēžās, ko? Nē. Tev šeit nav vietas. Es nesaprotu, pret čem es tur vispār pateicu, ka es esmu Auns un es nevaru pievilkt savējos. Tas vispār neloģiski. Gan jau pat nedomāju, ko tu sāki. Nezinu. Tas, ka es negribēju pievilkt savējos, es laikam gribēju. Tu vispār gribēji pievilkt? Es tā domāju. Es vispār zinu, ko es gribēju. Bet tev bija sajūta, ka visi ir pret tev, visas pārējās dalībnieces, vai arī tev iekšēji nebija tā? Jo skatoties no malas, tā ir tāda sajūta rodas, ka viņi visi pret tevi ir. Ka tu esi tā kā viena pret visiem. Tā nebija tāds jūtas. Labi, man bija sajūta. Tas ir tik garš jautājums. Es vairāk tikai pat jā un nē jautājums. Nē, nejūtos. Nē, es domāju par baru vienmēr. Tāpēc, ka es nezinu. Tāpēc, ka komunisms. Jā, cim redzot. Tavu stulbumu dēļ. Tas, ka tu gribi visu uzmanību uz sevīm vērst. Ksenija, diemžēl, uzvedās tiešām, teikšu, kā pēdējais idiots. Smadzenes. Es domāju, ka ir sapuvušas un ir tikai elementāras funkcijas pēc uzmanības. Es domāju, sapuvušas. Tas ir mans profesionālais slēdziens un diagnoze. Es teicu, ka tev vispār neinteresē, ko viņš teica. Es nezinu. Vai vispār uztver nopietni? Idiots. Ko es varu pateikt? Kā var sievietei tā pateikt? Tavs smadzenes ir sapuvušas. Viņš man atgādina, man ir bijuši. Fuck you, rak you. Bet viņš tā kā to seksīgi pateiks. Ar kaislu. Jā, varbūt tā. Varbūt. Varbūt ja nepareiz uztver to, ko Smash or pass? Smash or pass. Pass. Nē, labi smash. Nē, ja rollerplay, tad ok, bet ja tā dzīvē, tad nē, noteikti. Tas vēl trakāk. Roleplayā. Es pat teiktu, smash vienmēr. Es pat teiktu roller brain. Laura Pjāna. Saklāta, gultas vieta. Visās kamerās. Magija, arī tu esi uz strīpas. Jā. Paga, ko izbalsošana? Jā, pēkšņi izbalsošana. Es šito atstāju īstenībā tikai tāpēc, ka, man liekas rēcīgi. Tas tur vienmēr bag. Man šodien projektu pametīs. Ksenija, apsēdies, lūdzu.
Diemžēl šodien projektu pametīs Egija. Bet tu esi fantastiski nogājusi ceļu ar meitenēm. Fantastisks nogājums. Kādā patīk viņam, ka viņš apstājās. Fantastisks nogājums. Ko es tikko izdarīju? Kāpēc es to pateicu? Tas ir nofilmēt. Nē. Ceļu. Egija neturpinās ceļu. Tā kā tā, rekā tu atkal biji uz strīpas. Jā. Tad tagad mēs tev redzēsim nākamreiz 8. sērijā šeit ar mums. Labi, lai iet. Jā. Tā kā labi, tad paldies tev, Cenī, ka bija atbraukus uz šo video. Redzēsim tev vēl kādā video, tad tiekamies. Čau! Tiekamies cietumos. Čau, dargie! Okay.